lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Jāņa evaņģēlija 13. nodaļas. Kad Jūda Iskarjots bija izgājis, Jēzus sacīja: Tagad cilvēka dēls ir pagodināts, un Dievs ir pagodināts viņā. Dievs arī pagodinās viņu sevī un pagodinās viņu tūlīt. Bērniņi, vēl mazu brīdi es esmu ar jums. Jūs mani meklēsiet, un tāpat kā es jūdiem esmu teicis, tā arī jums tagad saku. Kurp es aizeju, jūs nevarat nākt. Es jums dodu jaunu bausli. Mīliet cits citu. Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Āmen. Mīļais Kungs, Jēzu Kristu, mēs Tev pateicamies par Taviem vārdiem. Nāc šajā brīdī pie katra no mums un tiešām visu, ko Tu sludini, ieraksti dziļi mūsu sirdīs. Svētī mūs patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Mūsu šīs dienas sprediķa teksts liek mums uzdot kādu ļoti svarīgu jautājumu. Proti, pēc kādām pazīmēm mēs varam atpazīt Kristus mācekli jeb kristieti. Vai tā ir kāda pareiza izturēšanās, pareiza sevis apzīmēšana ar krusta zīmi, dievkalpojumā pareiza apsēšanās un pareiza piecelšanās? Vai kristietis ir tas, kas māca pareizi runāt par ticības, mācības jautājumiem? Vai kristietis ir tas, kas māca pareizi un skaisti lūgt Dievu? Un tā tas pasaulē mēdz būt, ka daudzas pareizas un labas lietas nav vislabākās. Un ļoti bieži šīs mazāk svarīgās un nozīmīgās vēlas apsteigt tiešām vērtīgās un vislabākās lietas. Un patiešām jau ir labi, ja mēs zinām, kā ticības dzīvē kādas lietas darīt pareizi. Ir labi, ja mēs mākam lūgt un pasakīt skaistas lūgšanas. Ir labi, ja mēs spējam labi un pareizi runāt par ticības mācības jautājumiem. Bet ja mēs jautātu Jēzum, ko Tu par to visu saki, tad Jēzus mums atbildētu ar šīs dienas sprediķa teksta vārdiem: Es jums dodu jaunu bausli. Mīliet cits citu. Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Lūk, arī skaidra atbilde. Jēzus norāda, ka viņa mācekļi ir atpazīstami pēc mīlestības. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Tad tālāk ir skaidrs, ka man ir jāpaskaidro, kas ir mīlestība. Jo nebūtu jau labi iedot jums kaut kādus vārdus un kaut kādas norādes un neko nepaskaidrot. Un kur nu vēl jautājumā par mīlestību? Un diemžēl, un man ir jāuzsver, diemžēl šis skaistais vārds mīlestība ikdienā tiek daudz lietots, bet ļoti maz tiek saprasts, kas ar to īsti ir domāts. Kādreiz cilvēki tajā visā apjūk, tiek ievainoti, iztukšoti un saka: Es nezinu, kas ir mīlestība. Bet es esmu pateicīgs Dievam, ka Kristus mūs nav atstājis bez atbildes. Ar saviem vārdiem un darbiem savu personu viņš ļoti labi ir atklājis un paskaidrojis mīlestības būtību.
Tieši tāpēc viņš saka, kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu. Nevis mīliet un paši izdomājiet, kas tas tāds ir, bet skatieties uz mani, turiet prātā mani un manu mīlestību, un tad mīliet viens otru. Kā Kristus mūs ir mīlējis, tā arī mēs viens otru esam aicināti mīlēt. Un šādu mīlestību pamanīdami visi zinās, ka esam Jēzus mācekļi un mācekles. Un skatoties uz Jēzu, mēs uzreiz varam pateikt, ka mīlestība tās augstākajā un dziļākajā izpausmē nav kaut kādi saldi vārdiņi. Tāda sīrupiņa liešana otra ausīs, mīļvārdiņa jūra, puķīte, sirsniņa, jaukumiņš, mīļumiņš un saulīt un tā tālāk. Man šķiet, ka daudziem cilvēkiem, kas jau ir padzīvojuši un kaut ko no attiecībām pieredzējuši, no šādas mīļvārdiņa jūras var palikt nelabi. Jā, jo pati dzīve mums māca, ka mīlestība šī vārda dziļākajā būtībā ir kaut kas daudz vairāk. Daudz vairāk. Līdzībā varētu sacīt, ka mīļvārdiņi der iemīlēšanās, jeb rozā brīļu laikā, bet tie ir un paliek tikai tādā brīļu izmērā. Bet ar brillēm mēs apsekties nevaram. Ir vajadzīgs kaut kas vairāk. Ir vajadzīgs saprast, kas tad ir īstā mīlestības drēbe, kādā terpā ģērbjas mīlestība. Jēzus saka, kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu. Šo mīlestības bausli Jēzus saviem mācekļiem dod īsi pirms viņš taps nodots un nonāvēts pie krusta. Tātad mīlestības bauslis mācekļiem tiek dots krusta kontekstā. Un šis ir svarīgi, to mums vajag pamanīt. Mīlestības bauslis mācekļiem tiek dots krusta kontekstā. Un ja tas ir tā, tad patiesa un dziļa mīlestība ir tā, kas nes krustu. Patiesa mīlestība ir krusta nesēja mīlestība. Visa pārējā romantika, viss mīlestības saldums ir tikai rozā brīļu izmērā. Tās nav drēbes. Dieva mīlestības paraugs, norāde un aicinājums ir mīlestība, kas nes krustu. Šajā grēka postītajā pasaulē un grēka postītajās dzīvēs nav nekā citādāk. Tur īsta mīlestība vienmēr ir krusta nesēja. Kad daudzi sāk to piedzīvot, tad no tā bēg un izvairās. Domā par to, kā padarīt skaistākas brilles, nevis domā par īsto drēbi, par īsto mīlestības būtību. Bet mums Kristus draudzē tas ir dots. Un ne tikai dots, bet tas ir mūsu dziļākais un nozīmīgākais aicinājums. Un tas ir tik svarīgs, ka Jēzus ir arī sacījis, un kas nenes savu krustu un neseko man, tas nevar būt mans māceklis. Citiem vārdiem, kas neiet krusta nesējas mīlestības ceļā, tas nevar būt Kristus māceklis. Mīlestība, uz kuru Kristus mūs aicina, ir krusta nesēja. Vai tas ir viegli? Ak, vai cik grūti? Nest krustu ir smagi. Un smagi un sāpīgi ir pie tā mirt. Un neviens jau tā labprātīgi negrib krustu ņemt. Visi jau tā grib tā pa vieglo tikt cauri. Domā, palies sīrupiņu tādus saldus vārdus un viss būs kārtībā. Ja Jēzus saka, mīliet, tad es būšu vienkārši laipns, sacīšu laipnus vārdus un visu būšu izdarījis.
Ak, vai nē? Kristus mācekļi ir krusta nesēji. Tās ir sāpes, pūles un miršana. Un te tomēr mēs arī varam atviegloti uzelpot un sacīt, ka tomēr tas jau nav viss. Kristus mira pie krusta, atdeva savu dzīvību un augšām cēlās. Un tas pats arī notiek pie mums, kur mēs mīlestības dēļ piedzīvojam sāpes, pūles un miršanu, kur mēs uzticībā Kristum sekojam, tur arī seko dzīvība un augšām celšanās. Rozā brilles augšām celšanās spēku nedod. Mīlestība, kas nes krustu, tā dod. Tāpēc varam arī sacīt, ka īsta mīlestība šajā pasaulē, jā, ir visgrūtākā, bet tā ir arī visvērtīgākā. Un mums tas ir uzdots. Būt par Kristus mācekļiem, ņemt savu krustu, sekot Jēzum, un cik tas iespējams vairot šajā pasaulē Kristus augšām celšanās spēku un dzīvību. Kristus mīlestība un pasaulīga mīlestība. Šeit vajadzētu novilkt vēl kādu skaidru līniju, un es ceru, ka tas mums būs vērtīgi un vajadzīgi. Pasaulē normāla izpausme ir sacīt, ka es tevi mīlu, bet piedodiet šie ļoti svarīgie un normālie vārdi bieži vien nes sevī nenormālu izpratni. Jā, daudzi saka, ka es tevi mīlu, taču šie vārdi patiesībā nozīmē, ka es mīlu to, ko tu man vari dot. Ar vārdiem tiek pateikts kaut kas viens, bet bieži vien neapzināti tiek domāts kaut kas cits. Es tevi mīlu, tiek izjusts ar vārdiem, es mīlu tevī tikai to, ko tu man vari dot. Bet Dieva mīlestība iet pavisam pretējā virzienā. Šāda mīlestība saka, es tev dodu, jo tu man esi īpašs. Un vēlreiz šis ir svarīgi. Pasaulīga mīlestība ar vārdiem, es tevi mīlu, saka, ka es mīlu tevī to, ko tu man vari dot. Bet Dieva mīlestība saka, ka es tev dodu, jo tu man esi īpašs. Un tad nākamais, kā tad mēs to varam atšķirt vienu no otra? Kā mēs to atšķiram sevi un attiecībās ar citiem? Ja būsim sekojoši pasaulīgas mīlestības definīcijai, tad rezultāts agri vai vēlu būs dusmas. Dusmas būs tur, kur es jutīšos, ka neesmu kaut ko saņēmis, kur es uzskatīju, ka man kaut kas pienākas. Ja mīlestība nozīmē to, ka es mīlu tevī to, ko tu man vari dot, un otrs nedod, ko mēs vēlamies, tad rezultāts ir vilšanās un dusmas. Bet Dieva mīlestība mums atklāja, ka mīlestība nav nekāds darījums. Tas ir upuris. Dieva mīlestība nejautā, ko tu man dosi, bet ko es tev varu dot. Un šie vārdi mūs aizved pie nākamā jautājuma. Ko tad tas mums nozīmē nest savu krustu? Ko tas nozīmē mums mācīties mīlēt ar tādu mīlestību, kādu Kristus mūs ir mīlējis? Mūsu krusta nešana, dzīve mīlestībā tās dziļākajā būtībā nozīmē miršanu savam egoismam, savai lepnībai. Jā, nekas attiecībās nav sāpīgāks par šo, jo kādreiz mēs esam gatavi veikt visādus varoņdarbus, bet mirt savam egoismam, savai lepnībai. To tik ne. Bet Jēzus saka, to tik jā. Jo lepnības gara motivēta mīlestība vienmēr skaitīs pantiņu, ko es no tevis varu saņemt.
Bet Dieva svētā gara motivēta mīlestība liks mums raudzīties uz Jēzu. Tā liks mums nonāvēt savu lepnību un sacīt, ko es tev varu dot. Pasaulīga mīlestība sacīs, man pienākas un tu esi vērtīgs tik ilgi, kamēr tu man vari kaut ko iedot. Kristus mīlestība sacīs, tev pienākas, jo tu esi vērtīga. Tātad īsta mīlestība šajā pasaulē ir krusta nesēja. Īsta mīlestība nav bez krusta. Un īsta mīlestība mūsu dzīvēs nav bez sāpēm, ciešanām un nāves, bez mūsu miršanas, mūsu pašu egoismam un lepnībai. Bet arī šeit mēs varam iet vienu mazu solīti tālāk. Jēzus saka, ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu ikdienas un seko man. Jēzus šeit mums paskaidro, ka mūsu ikdienas krusta nešana, tātad arī mīlestības izpausme, ir saistīta ar sevis aizliekšanu. Īsi sakot, tā ir skaidra nē sacīšana savam egoismam un savai lepnībai. Un Jēzus skaidri norāda, ka katram ir savs krusts. Tas nozīmē, ka man nav sevī jāizliedz tas, kas varbūt ir tevī. Katram tas ir savs. Mēs katrs esam dažādi un ir labi, ja mēs saprotam, kas īsti mums sevī ir jāizliedz. Par to arī tiešām šeit varētu runāt tālāk ļoti daudz, bet neatstāšu atkal bez nekādām norādēm. Jau minēju, ka zīme kaut kādām robežām ir dusmas, aizkaitinājums. Šo mums vajadzētu ņemt vērā, jo lepnības dabiskā grēcīgā izpausme ir dusmas un aizkaitinājums. Lūk, mēs katrs esam dažādi un mūs katru sadusmo un kaitina dažādas lietas. Kas kaitina mani, iespējams nekaitina tevi. Bet tur, kur šī sviluma smaka parādās mums kā Kristus mācekļiem, ir jāpieskiež trauksmes poga. Un tad jautājums, kas būs tālāk? Kas tālāk sekos? Ja dusmu un aizkaitinājumu smaka parādās, vai es vairošu spiedienu un vēl vairāk uzpūtīšu uguni, vai arī es atcerēšos Jēzu un krustu, es pieņemšu šo izaicinājumu. Nomirt. Miršu savai lepnībai. Kādiem kaitinās cilvēki, kas nav izlēmīgi, kas par daudz domā un ir par daudz emocionāli. Tad atkal kādiem kaitinās cilvēki, kuri ir orientēti uz citu vadīšanu. Tiem kaitinās tas, ka kāds tiem norādīs, kas nav jādara vai ir jādara, jo viņi jau paši visu ir izdomājuši. Kādiem ļoti nepatiks un kaitinās, ja kāds nepieturās pie kāda atrunāta plāna. Tad atkal kādiem jūtu un emociju cilvēkiem kaitinās tādi, kuriem interesē tikai process, nevis rezultāts. Vadoši un cieti cilvēki viņus atbaidīs. Tos kaitinās tādi, kas par daudz domā un pievērš uzmanību detaļām. Tātad vēlreiz sevis aizliekšana un mīlestība mums katram iet caur mūsu personības prizmu. Mums visiem tas nav vienādi. Vienādi mums visiem ir tikai tas, ka mūs kaitina kādas lietas, kas nesaskan ar mūsu pašu redzējumu. Bet ne jau vienmēr mūsu pašu redzējums ir tas vienīgais un pareizais. Ir labi citus vadīt uz mērķi, ir labi pievērst uzmanību detaļām, ir labi pievērst uzmanību arī procesam, nevis tikai rezultātam. Mēs katrs esam vērtība, un mums katram ir kaut kas īpašs un vērtīgs, ko otram dot. To pateikt ir viegli. Ir viegli par mīlestību runāt,
Bet būt īstam mīlestības praktiķim, tas nav viegli. Krustu nest un aizliegt sevi, sacīt nē, sev savam egoismam, tas nav viegli. Un mēs paši to nekad nespēsim izdarīt, tāpēc arī šī krusta nešana, jeb mīlestība tās dziļākajā izpausmē ir sekošana Jēzum. Jo bez viņa krusts mums būs par smagu, dzīve par grūtu, mirt sev, savai lepnībai, atbaidoša lieta. Bet ar Kristu un viņa krustu mēs uzvaram, jo kur ir viņš, tur ir arī dzīvība, spēks un žēlastība. Kur ir Kristus, tur arī mīlestība savu krustu nesdama dzīvo, tā valda un uzvar. Āmen.